Tad es iegādājos šo te zopastu. Tur sastāvā ir alveja, eikalipts un Krustnagliņa. krustnagliņa. Jā, es tieši domāju, kā iztulkot. Jā. Šī zobpasta būs vairāk tiem, kas mīl svaigu, kārtīgu elpu, tā kā uzpoš un sasāst, jā, bez mazliet, bet ļoti labi tīra aplikumu, un, ko es ievēroju, kad arī baltāk zobi paliek. Nu, tāda manām, nevis tā kā, nu tā, jā, bet, nu, to es pamanīju, un lietošanas tas daudzums būs tā kā melnā pipara lielumā, jā, pilnīgi pietiek. Tā tūbiņa varētu, es nezinu, nu, jā, lietot tur, piemēram, 2 pieauguši cilvēki, jā, nu, nepilnam gadam. Jo viņi ļoti labi puto un ļoti labi tīri. Sevišķi vakarā, kad iztīri zobus, no rīta tu pamodies, tu pamodies ar patīkamu tādu svaigu elpu. Jā. Jā. Es atceros, agrāk bija tās reklāmas, kad uzpūš un viss paliek tāds balts, jā, tā kā apsalst. Jā. Tad tā būs mana vakara zobu pasta, jo man izteiktas garšas pašai īsti nepatīk, jo tad es pasūtīšu atkal savu bērnu zopastu, kas ir bez garšām, jo tā man būs rīta zopasta. Krustnagliņa būs vairāk, viņa tāda, mums jau vairāk vai mazāk ir tāda dziednieciska kosmētika, jā, īpaša. Un ar krustnagliņu, piemēram, viņa ir tāda antibakteriāla, jā, dziedinoša efekts. Un tie, kas smēķē, tiem, kam ir dažādas kakla problēmas, ja, smaganu problēmas, zobu problēmas, slikta elpa, jā, nu, es ieteiktu, jā, šo zobu pastu palietot. Jā. Jā. Labi. Nezinu, vai viņa būs tāda tā kā iepriekšējā mūsu zobu pasta, ja, kas mums bija atsauksme parantadozi, ja, ka nekustējās vairāk zobi. Bet ir daudz atsauksmes sākušas par tiem, ka nekustās zobu vairāk, jā. Jā, tā ir tā bērnu zopasta arī, viņa dara parantatozē, jo man vīrs, nu, ir vecāks par manīm, un viņš lieto šo zopastu. Nu, viņš man ir atņēmis, jā, teiksim tā, un tāpēc es sūtīju savu zopastu, jā, bet, nu, tad man būs vakara, ņemšu viņam atkal no rītiem. Labi, jā. Iesim tālāk. Draudzenei paņēmu olīvlapu ekstraktu, jo olīvlapu ekstrakts ir labākais pretiekaisuma, pret parazitārais, viņš attīra asinsvadus ļoti daudzām autoimūno protokolos ir olīvlapu ekstrakts. Bet, ko es gribēju pateikt par viņu, ir lieta tāda, ka visā tirgū, kur es esmu pētījusi, lielākoties ir kapsulās. Bet, nu, dzerot kapsulās, tas ir forši, bet kamēr viņa tev izšķīst un kamēr iedarbojas, tad šeit ir iedarbība jau orāli. Respektīvi, iedzerot 1 pili uz 10 kilogramiem uz pusglāzu ūdens, viņš jau nonāk tev mutē un pa limfu izvazājās. Līdz ar to jau tā iedarbība uzreiz notiek momentāla. Tāpēc kompānija ir rakstījusi, ka 10 pilas no rīta, 10 vakarā, bet es iesaku sākt ar 1-2 pilēm, 3-4 dienas, un tad vēlāk var palielināt šo devu, nu, pielāgojot, jo es te pārtraukšu, jāskatās, tu, nu, tā saka, iesaka ar 1-2 pilēm. Pirmam kārtām klientam, tur aprunājoties, tur redz, ja viņam ir zemes asinsspiediens, viņš noteikti sāk ar 1-2 pilēm. Ja viņš ir atnācis pēc olīvas un viņam ir augsts asinsspiediens, viņš sāk 1 pilu uz 10 kilogramiem. Jā, bet ir bez asinsvadiem arī ir autoimūnās saslimšanas, žultspūšu saslimšanas. Tur ir jābūt uzmanīgākā nutricentiem. Nu, es no tiem tā viedokļa. Jā, no tā viedokļa. Jo, nu, arī tam, kam ir tas asinsspiediens augsts, ja viņš sāks ar 2, un labi, tās 4 dienas, pēc tam viņš lēnāk garā paaugstinās. Tā kā tas jau... paaugstināt, jā, nu tas nu, atkarībā, jā, pēc cilvēka kāds. Jā, tieši tā. Tieši tā. Labvakar, Sarmīt, labvakar. Prieks redzēt. Jā, tā, olīva laba lieta, jā, tā ir tiešām. Jā.
Tad nākošais ir Protex 20. Saprotu, ka kompānija šo Protex 20 uzražoja Covida laikā, lai palīdzētu elpu ceļiem un elpu ceļu sistēmai. Jā. Sastāvu es papētīju, tur ir jūras sprieža ekstrakts, vīnogu sēklu ekstrakts, kurkuma un C vitamīns. Es saprotu, ka viņš vairāk ir pret vīrusa iedarbība un sirdsdarbībai. Viņš ir, pirmām kārtām mums ir 2 veidi, tu esi paņēmusi kapsulas, jā? Jā. Un šīs būs noteikti pavisam arī lielākās devās un stiprāk. Tātad ar šo Protexu, gan ar šķidro, gan ar šīm kapsulām, ļoti labi rezultāti ir tie cilvēki, kas pazaudējušas pēc Covid, ir smaržas un garšas. Jā. Tāpat arī pie varikozām vēnām arī ļoti labs. Viņš nervu nomierinošs līdzeklis. Principā tur ļoti daudz ir, ko skatīties. Jā, tiešām tāds interesants līdzeklis. Mēs viņu lietojam šķidrā veidā, es neesmu kapsulas lietojusi, un man mazais lieto pa pāris pilēm, ja pie saaugstēšanās vai vēl citreiz viņam iedod, jā. Arī pati es biju saslimusi uz 3 dienām, arī lietoju viņu, tā kā viņš tāds labs. Jā. Sandra Strīds pret sāpēm, jā, Sandra Strīdska raksta, kā aizsāp mazāk, tā kā viņa arī, jūs, Sandra, esat lietojis kapsulas? Man puika šorīt no darba atgriežas, Jā, īstenībā ir tā, ka es arī zvanīju savām pazīstamajām, šobrīd plosās tā kā gripas vīrus, kaut kas līdzīgs gripai, tad es jau nodrošinājos, jā, tomēr man ir saskarsme ar dažādiem cilvēkiem, tātad kā kaut kas tā ātrā palīdzība man ir mājās. Man liekas, ka ļoti. Elpaceļiem un muskuļu sāpēm, locītavu sāpēm, tūska, kas tiešām strādā cilvēki cauras dienas uz kājām, jā. Noteikti arī kājas sāp. Jā. Tad nākošās kapsulas ir vītola kapsula. Baltā vītola kapsula. Sērvītola vai baltā vītola kapsulas. Kāpēc es šīs kapsulas paņēmu? Jo viņām ir pretsāpju iedarbība. Galvas sāpēm, artrītiem, reimatismam, locītavu sāpēm, iekšējai asiņošanai. Es viņas vēl kāpēc paņēmu? Tāpēc, ka man mājās ir baltā vītola krēms, kas ir pretsāpju līdzeklis, ļoti labs no ārienes. Un tad es domāju, ka jālieto kompleksi, par cik man tas plecs sāp, ja, un locītava sāp, ja, viņš mazinās no šī te krēma, bet es gribu ātrāk tikt galā ar šo te. Un tad es vēl lasīju, ka viņš baltā vītola mīza kalpo par pamatu aspirīna sintēzei. Tā kā tas ir tā kā strādā kā dabīgs aspirīns. Jā. Tāda man tā doma bija. Ātri visu informāciju dabūja. Jā, pastrādājis pusstundu, iegāju medicīniskajos, no veciem laikiem es vēl tieku tajos saitos un izlasīju visu. Tu nedomā, ka mediķiem nav šī informācija, tikai viņi mums neizraksta. Viki raksta, viņai noderētu. Kas viņai noderētu? Protex laikam, cik es sapratu. Jā, tur jūs sazināties privāti, jā. Jā, piesakojiet vai nu man, Ersagas produkti vai Inesei, veselības eliksīrs, uzrakstiet mums vēstuli un mēs jums palīdzēsim. Jūras čiekuri. Jūras prieža ekstrakts, nekādi jūras čiekuri. Jā, labi, es te koķetēju. Nu, lūk, iesim tālāk. Par cik es esmu iegādājusies trauku mašīnai trauku mazgājamo līdzekli, tad esmu iegādājusies trauku
skalojamo līdzekli, tad tagad ir attīrīšanas sistēma, jo es sapratu, ka tie līdzekļi ir forši, bet prasītos vienreiz mēnesī attīrīt. Un skatījos video, ka viņa vajag vienu mazu korķīti, tātad šis man būs, es nezinu, entiem gadiem, kā es smējos. Arī veļas mašīnu var attīrīt ar šo. Jā. Es tieši tāpēc arī paņēmu, ka dabīgā ceļā es varu attīrīt sistēmas, jā, ka man nav jāpērk chlori vai vēl kaut kas, jā. Nu, es tā vizuāli saku, jā. Nu, tā kā par cik es pārēju tikai uz tādiem dabīgiem līdzekļiem, tad šis būs ļoti labs manām darba bitītēm, kas man palīdz ikdienā. Tieši tā, jā. Nevainas man ar viņš ir. Jā, tad, protams, paņēmu aktivizātoru, jo man viņš ļoti labi patīk kopā ar balto pulveri. Kaut kad esmu solījusi uzņemšu video par maniem 10-15 gadus vecajiem baltajiem dvīriem, kas ir balti, pārsteidzoši balti, jā, ko es negaidīju tādu efektu no dabīgiem pulvera un tā kā aktivizatora. Man arī aktivizatoram patīk smarža, bet ir tā, ka alerģiski cilvēkiem vajadzētu būt uzmanīgiem. Tāda mums arī atsauksme ir bijusi, kad alerģiskiem cilvēkiem šo te aktivizatoru maza. Es esmu alerģiskais cilvēks, man gāja garām. Man nebija alerģija no viņa. Super. Jā. Vēl tu kaut ko, pagaidu, tā bija tev dāvana vai kas tev tā bija? Nē, tas man bija pirkums. Tagad pāriesim uz dāvanām. Dāvanas man šoreiz ir lielākā summā nekā iepirkums. Iepirkums man ir par 82 eiro, un dāvanas man uzdāvināja par 101 eiro. Kruta. Tā, dāvana. Damla. Damla ir labākais traipu tīrītājs. 95% ieprieksts. Inese? Tu jau redzēji manu video, varbūt par vīru zābakiem, jā, ņēmu talkā paklājtīrāmu un šo te damlu. Mēs iztīrījām zābakus kā jauns. Ādas zābaki vai Zamšādi, jā. Zamšādi. Un tas bija jau vakars, 9:30 un vakarā viņam kuģis atgāja no šejienes, jā. Un mēs 4 vai 5 vakarā izdomājām, kad notīrīsim, kad tomēr jāizmēģina ir. Un tad viņš no rīta man atsūta bildes, viņš saka, tā kā jauni. Es saku, ko tu domā, tas ir ieprieksts. Es neticēju, ka tā. Viņš saka, es neticēju, ka iztīrīs. Man viņš ļoti patīk, ka es lieku veļu mazgā balti, jā, bet ir tā, ka kādu pleķi neizmazgā. Ko es daru? Es uzlēju tīrā veidā damlu uz pleķiem, pat uz melniem man nebalina, pat melnajām drēbēm, ja ir kaut kāds pleķis. Man ir 2 pleķu ataukotājs, ja, jo, pleķi arī mēdz būt taukaini, ja, kad ēd kaut ko uzmet virsū. Vai šis te, vai arī abi kopā. Un tad es iemetu veļas mašīnā, palaižu ar pulveri aktivizatoru, un man veļa ir perfekto. Es neko nevarētu teikt. Jā, tāds man ir. Tad vēl es mēģināju tīrīt. Ar damlu? Nē, es ar balto pulveri, es ar šito te pulveri, bet tur ir tā, ka es paņēmu 3 graudiņus ar šo te es balinu. Var redzēt, kad ir balti. Ir balti, jā. Jā, kaut gan es neesmu. Es kafiju dzeru tā kā es nezinu, trekterēju, teiksim tā. Man ir 2 dzērieni, ūdens un kafija. Man nav sulas. Man kādiem zobiem vajadzētu būt, cik es kafiju dzeru, bet, Mēs jau ar bunduļiem dzeru. Jā. Tieši tā. Tad, runājot par veļas mazgāšanu, ir šis te, es paņēmu veļas mīkstināt. Ir, jo, zin kā, es veļas mīkstinātāju neesmu 15 gadus lietojusi. Skatīsimies, man atnāca dāvanā, man pašai interesanti. Šis mazais korķīts pilnīgi pietiek, kas ir uz veļas mašīnu, jā? Pat vairāk arī nevajag.
Meža vecenīt. Jā, šiem produktiem sazināties ar produktu ar Sage vai dabas veselības eliksīrs, un mēs jums atbildēsim. Mēs atbildēsim visu par cenām. Jā, šis te ir, kā tev viņš patīk? Tu esi lietojusi? Man vīrs lika pasūtīt lielo iepakojumu, smaržai mājā, taisīt tā kā mājas smaržu, aromātu. Jā, un es nenobeigšos. Nē, viņš nav. Viņš ir tāds. Tā kā ar smaržas. Nu, tāds, jā. Kaut gan, viņam te ir koķīts virsū, bet. Jā. Tad viņš tāds tā kā puķīts kaut kā. Es tagad varēšu Vot tagad pārbaudīsim, cik dabīgs un vai no šī dabīgā man nav alerģija. Visi redzēs. Jā. Taisno uzreiz ar pierādījumiem. Jā, ar pierādījumiem, tieši tā. Nu, lūk, tad man atnāca biošampūns. Biošampūns, es saprotu, kad ir cilvēkiem psoriāzes, blauznas, mati krīt ārā, tad arī novērš sirmo matu veidošanos. Es saprotu, ka viņam ir ļoti daudz īpašības. Man pašai mājās vēl ir rozā šampūns un šampūns ar argāneļu. Man abi patīk, katrs savādāk darbojās, bet es tagad gribēšu izprovēt, jo tas ir atkal man dāvanā, ja? Tad kas viņā ir īpašs, jā, nu tā kā interesanti. Es redzēju, meitenes pat mazgā sunīšus, nu tie špici un jorkšīri, nu tā kā ar šo te šampūnu. Tā kā, nu tā. Jā, dzīvnieks var mazgāt ar visiem mūsu šampūniem. Gan ar dušas gēliem, jā, jo tur, kur sastāvā ir ziepirieksts. Jā, nu vienīgi, kas kuram dara, piemēram, ja tur sunītim, ja tur špicam, piemēram, ir kāda tā spalva, jā. Jorkšīram jau atkal vairāk tā kā mati uz cilvēku, jā. Tas bija tas. Jā, te arī viņš raksta, kad var mazgāt galvu 2-3 reizes, es te vāciski mēģinu kaut ko es saprotu. Jā. Pie plikpaurības klāt nāk mums vēl toniks. Toniks? Un tagad būšot jauns tāds serums tā kā matiem, ko varēs smērēt galvas sādā. Nu, tad redzēsim to jaunumu. Jā, tas arī mums būs jaunums. Bet, zin kā, es vakar iegāju skatīties to toniku, nu tā cena ir tā. Turku pusē tu skaties? Nē, es skatījos mūsu to toniku matiem, jā. Bet viņš ir bieži ir dāvanās, tas ir pirmām kārtām, un otrām kārtām, tā kā viņi visi ir izpūšamie, ļoti labi pārklāja vajadzīgos matus, galvu sādu, viss. Viņš ļoti ilgi iet. Ilgam laikam pietiek, un tādā ziņā, es domāju, ja mati atkāpjās, jā, it sevišķi vīrieši, kas nevēlas, kas viņi apakšā šitiem, kas tas ir tas par ulīti, tādu viņam, jā, sapūš. Ļoti labi vēl pie plikpaurības arī, lai ātrāks rezultāts ir tādi rullīši, bet mums viņi tie rullīši nav, adet rullīši, jā, asinsritē ir tāda arī. Labvakar. Jā, labvakar. Bet mati ļoti ātri attaug, viņi, nu tādi. Nu, es esmu tagad, tu redzi, kad es pēdējā mēnesī matu krāsas mainīju sentākās jau reizes, man liekas, jā. Es esmu nokrāsojusi, vienreiz izbalināju, tad nokrāsoju, tad vakarā atkal izbalināju. Jā, šodien vēl krāsoju šo šampūnu nopirkt. Mati ir vīgi, jā, nu nevar pateikt, kad man ir balināti mati. Bet tāds te balināts matis ir redzēti kaut kur. Vispār izskatās tā kā tu būtu no salona, tā kā, nu, taisnojas ar tām šķērēm. Nu, tāds. Jā, no te es vairāk paburoju arī mūsu matu krēmu, jā. Matu krēms, kas ir, nu, tā kā maska, balzāms, nu, kondicionieris, jā, nu, jā. Tāda viņi. Perfekto. Jā. Tad dāvanā man atnāca vēl sejai toniks.
Es saprotu, ka viņu ir jālieto pēc tās mazgāšanas želejas, jo želeja man ir, tagad būs Jā. toniks. Viņu Normālai taukainai jāuzpūš. jādara, jā. Jā, viņš jāuzpūš vai uz vatītes jāuzpūš, un tad... Skatoties, kā tu, ja tu esi apģērbusies, piemēram, jau no rīta, un kad tu nopūtīs visu sevi, jā. Bet, Jā, vēl arī acīs. Jārēķina vai gan acīs. šā, gan tā, jā, uzpūš. Jā. Ja pūš uz sejas pa taisno, tad viņš mazāk tev aiziet uzpūt jau. Viņa virsū, jā, ar diviem tiem pūtieniem. Ja tu uz vatītes, tad jau to vatīti vēl tev jāpiesūcina, jā. Jā. Jāmēģina, Jā, jā, kā man iepatiksies. Man Iveta no īrijas paņēma acu serumu, un viņa teica tādus vārdus, kad viņa ir pirkusi visu kaut ko ļoti dārgu un ļoti lēti, un viņai tāds efekts nekad nav bijis. Un tad es sāku skatīties, kas tajā acu serumā ir. Tur ir peptīdu tehnoloģija. Tas ir, viņi tā kā droni iesūcās ādā momentāli. Un ja tas ir izveidots dabīgā veidā, tas meitenes ir skaistuma kopšanā, man liekas, bomba. Tā kā nākošais pirkums man jau ir skaidrs, ko es pirkšu, jā? Kas tev būs iekšā. Es arī viņu lietoju kā šķidros pačus, tādā uzklāti, jā, no rītiem. Ja vakarā es esmu sēdusies, piemēram, kaut ko, vai nu gultā kaut ko kādu našķītu nograužu. Bišķiņi tā kā tāds ir, jā, tā kā ne tūska, nevarētu tā teikt. Un tad no rīta es tā kā šķidros pačus, jā, uzgāju seju un uzliek paturu ļoti labi ātri. Viss ir perfekti. Tad tā tūska arī var dabūt no rīta tūska. Jā, tiem, kam ir tūskas, jā, viņi var biezākā kārtā viņu uzsmērēt, jā, paturēt 15-20 minūtes, bet tam ar vatas disku vienkārši noslaucīt. Viss. Paldies par laiciņiem. Jā. Paldies, patapojam, padalāties ar laiviņu. Un tad man pēdējais dāvana atnāca plūšu koku kapsulas. Baigi man atspīd. Ļoti labs. Nu kā, plūšu koks vispār ir viens no vecākajiem ārstniecības augiem, un viņš veicina imunitāti. Respektīvi, plūšu koku mēs nevis dzeram tā, kad esam saaugstējušies, bet starplaikā, lai uzlabotu imunitāti. Tad plūšu koku nevajadzētu dzert, kad ir saaugstējies, jo tad es viņu dzēru, kad saaugstējos. Ļoti labi. Ļoti labi. Tu mums esi spēcīga meitene, bet ir cilvēki ar autoimūnām saslimšanām kā es, jā, es nokačātu savu imunitāti uzreiz, jo es viņu dzēru pat pilnīgi jūtu, ka man ir vairāk pat enerģijas, ka man negribās iet gulēt, es ar to savu kaklu, ar savām iesnām, man 3 dienas un viss. Jā, šeit arī ir iekšā cinks. Jā, cinks mēs jau zinām, kad nomāca vīrusus. Tā kā vīrusu nomākšanai cinku arī lieto. Jā, te ir daudzas. Es vienkārši baigi mazie burtiņi. Man tad jāņem šitā te palielināmais stikliņš, lai es varētu saprast, kas tur rakstīts. Jā. Jā. Bet ļoti labs, jā, man visi, kas prasīja, ko imunitātei, es tieši ieteicu šo plūšu koku. Jā. Jā, tad šodien arī man tas arī būtu viss. Vai tu kādu varētu, varbūt gribi pastāstīt par kādu produktu vai kādu pieredzi? Piemēram, zaļais krēms. Tagad man atkal nāca baigi forši palīgā pie iesnām, tā kā es kādreiz bieži slimoju ar degundobumu iekaisumu. Jā, vienmēr, katru gadu varēja teikt uz antibiotikām. Un tagad arī interesanti, es saķēru tādu vīrusu, varētu teikt, teiksim, uz 5 dienām. Jā. Un man sāka šeit tā kā domā no iesnām, ka man būs atkal jāiet pie dakteriem. Tad es viņu paņēmu šo te zirnīti iesmērēt degunā. Un tad kārtīgi aiztaisīju acis ciet, jo te ir mentols, aiztaisīju acis ciet un samasēju šīs visas vietas. Un ticiet vai neticiet, tik jauki 2. dienā man sen nebija bijis. No vienas reizes pat neticēju, ka tā varētu būt.
Jā. Man atkal pieredze, tā kā es viņu nopirku pašā sākumā, kādu 5 mēnešu atpakaļ, tad es izprovēju savu paralizēto vaigu, ja. Nu, kāda būs reakcija? Man nebija ne augsts, ne karsts, bet es jūtu kņudināšanu. Tātad viņš tika līdz kaut kādiem nervu galiem, ja. Nu, tā kā man tur, nu, tā kā ir zonas, kas ir nejūtīgas. Un, nu, es domāju, ka tas ir krūta, jā, bet, nu, arī aiztaisīja acis, jo uzreiz sāka visā acis spiežos ārā. Un... Nē, jā, vismaz uz 10 minūtēm, jā, nu, piemēram, ja mēs kaut no iesnām kaut kā, piemēram, ja mēs masējam šeit šīs daļas, nu, noteikti, kad jāatguļās. Jā. Un tā, ka man bija temperatūra, tad es iesmērēju tā kā pēdas, tā kā tur rakstīts instrukcijā. Un, jā, un temperatūra mazinājās, bet tagad es domāju, ka temperatūrai, ko es arī varu teikt, ka, ja viņš ir pretsviedrošs, tā tad arī temperatūrai var dzert šo baltā vītola kapsulas. Tāpēc šo zaļo krēmu kā ikros kārtīgi iemasē. Arī, jā. Kā ikros. Un vēl tā, ka man bija klepus, te es smērēju šeit krūtažu un te kaklu, un, jā, un ļoti labi, ātri pārgāju pa 2-3 dienām, es tā tiku ļoti veiksmīgi galā. Vēl es redzēju, kad viena sieviete bija šodien izlikusi, kad šo te, par cik viņš arī ir antiparazitārs, tad oliju lapu šo te ekstraktu iepilinājusi katrā nasītē pa pilītei, un viņai iznācis ārā tāds riktīgs ar tādu veselu tādu iekapsulējušos bumbulu, tāda tā kā struta, tā kā gļota, viss zaļš tāds. Es nezinu, vai tu manīji vai nemanīji tajos atsauksmu čatos, bet, nu, kad olīvi var arī pa pilītei iepilināt, kā ir, bet viņai bija aizsmacis deguns, nevis tekošais, jā, bet tad, kad ir, nu, tas ciet, jā, nu, kad sāk veidoties tās baktērijas un, nu, tā kā iekaisuma procesi, tad par cik viņš pret iekaisuma, antiparazitārs, tad arī olīvu lapu pa pilītei, jā, nu, tik lēnā garā uzmanīgi, nu, pat nešķaidītā veidā var lietot. Jā, mēs arī pilinām. Es pat pilinu arī šo te esmu Matīsam pilinājis pagājušajā kaut kad, jā, šo. Jā, propolis, jā. Jā, šķidrais propolis. Jā, to esmu pilinājis. Cipīt prasa, vai šis der sāpēm, viņš der visam. Jā. Un ir vītolkrēms, pastāst par to vītolkrēmu. Jā. Šis būs tā vairāk akūtais, jā? Jā, es lietoju no sākuma to zaļo krēmu, ko tur Inese, un tad es, jā, smērēju šo te vītolkrēmu, jo viņš aiziet dziļākos audos. Un tagad es vēl paņēmu pretsāpju vītolu kapsulas, tā kā komplektiņā, lai strādā vēl labāk, lai es dabīgā veidā tiktu vaļā no savām kaitēm. Jā, tas dziļāk, šis būs tā kā ātrā aptieciņa, jā, tā, piemēram. Jā, viņš noņem sāpi. Zops, ausis, locītavs, kakls, sagriezies, tā kā es, piemēram, uz pirkstu ar viņu lieku, jā. Vakars viņu atplēs vaļā. Netīšām aizķēru un tā smukā kā man jau bija tik labi, domāju, nē, man takš vajag noņemt nost, pastaigāt bez. Nu jā, tā kā es... Sveiki, Džēna. Un, jā, šis ir baiglabais, man patīk viņš. Labs viņš ir. Jā. Viņa arī maz vajag. Vēl zaļo krēmu, ja ir migrēnas, var iesmērēt šeit derniņos un šeit, tur, kur ir tas akotiņš. Kā latviski sauc? Nu, akotiņš laikam, Avotiņš. Jā. Avotiņš, jā, bet, nu, arī, nu, zīdaiņiem viņš ir tā kā vaļā, tad viņi sauc pa akotiņu. Un, ja ir migrēna, tad var iesmērēt, jā, tā kā bet acis jātur ciet. Jā, acis ir jātur, bet, nu, pie migrēnas vispār acis, un tur ir tā, ka vēmiens nāk un gaisma nepatīk, un, nu, tiem, kam ir tās lēkmes migrēnas. Un vēl var smērēt šeit, nu, pie migrēnas arī, nu, tā kā to zonu. Nu, jā, tā kā, jā, esam visi izstāstījuši, tā kā es atvienošos, tu pastāstīji par pievienošanos, kas vēlas, piemēram, iegādāties. Kādu mums ir nosacījumi? Jā, kāpēc tu vienosies, tev laiks, jā? Lai tu būtu tā lielā, lai tu vari arī, nu, pats saprat reklāmai, nu.
Labi, viss kārtībā. Jā, paldies. mums ir AirSec kompānija, mums ir saite, ar ko reģistrēties, tad ir sponsoru numurs, un tad, ja cilvēks ir savācis pirkumu pa 6 punktiem, jo katram pirkumam, katram produktam ir savu punkti. Un tad, kad viņš ir salicis grozā pa 6 punktiem, tad uz Eiropu piegāde ir bez maksas. Ja viņš ir pa 5 punktiem, tad Latvijā piegāde ir 14 eiro. Bet tie, kas pa 6, tie ir ieguvēji, jo viņi iegūst vēl papildus 5 dāvanas. Ja ir mazāki punkti, tad nav šīs 5 dāvanas, jā. Nu, tā kā dāvanas mums ir reāli produkti, ko es rādīju. Es pati šoreiz iepirkos pa 82 eiro, un man dāvanu summa sanāca 101 eiro. Tas nozīmē, ka kompānija man dāvināja 101 eiro vērtībā dāvanas. Nu, respektīvi, es pati izvēlējos, jo viņi dod pat tādu izvēlēšanās iespēju. No neliela daudzuma, bet toties tas ir patīkami, ka es pat varu arī dāvanas izvēlēties. Tā, zinu, man reizēm migrēna. Jā, Ivetiņ, tad jums noderētu šis te krēms zaļais, ko rādīja Inese. Vai ir vēl kādi jautājumi, meitenes? Vika, tu man prasi, kā ar smaržu šim? Ar smaržu konkrētāk, lūdzu, es tagad neatceros, par ko gāja runa. Zaļajam krēmam, viņā sastāvā ir eikalipts, viņš ir ļoti spēcīga smarža. Nu, tāda, zin kā, padomu laikos bija tāda smērīta zvaigznīte, jā, viņam ir ļoti, ļoti līdzīga, bet zvaigznīte tāda asa, šis ir maigāks, jā. Un vēl meitenes, kas strādā, piemēram, apkalpojušā sfērā, jā, un no darba atnāk un kājas ir piepampušas, tad viņas atnāk mājās, iesmērē kājas un ļoti labi, nu, attiet arī visas tūskas un ļoti labs tas zaļais krēms, jā. Nu, tādā ziņā man ļoti, ļoti, ļoti patīk, jā. Tā. Jā, meitenes, vai vēl kāds jautājums? Jūs man iedzināt iekšā? Nezinu, droši vien. Tā, pazūd komentāri, kaut kas nav laikam. Jā, kaut kas laikam nav. Kaut gan man ir ļoti laba. Internets man ļoti labs ir. Ej prom no... Tā. Man 2 pazuda. Nezinu, mīļā, interesanti. Nu, uzraksti vēlreiz, Vika, par komentāriem. Jā, Ibetiņa raksta, ka TikTok savu dzīvi reizēm dzīvo. Nu, tā varētu būt, jā. Man nav tik liela pieredze. Jā. Patapojam. Man var patapot. Jā, Evita pastāstī, cik tu tagad mums esi ilgi? Ersagā. Nu, es atnācu septembra beigas. Novembris, decembris, janvāris, februāris. Nu, 4 mēneši ar kaut ko. Nu, 4,5 mēneši, jā.
Esmu izdarījusi 5 pasūtījumus, jo iepērkos vienreiz mēnesī, jo patīk 5 dāvanas pa 6 punktiem. Patīk 5 dāvanas. Par šo laiku noteikti no katra otrā, nu kā lai pasaka, katra otrā vēl ne, no saviem klientiem es saņēmu patīkams rezultāts un ir droši vien arī kāds, kas, varbūt kādam nepatīk, ne jau visiem, ja kaut kas patīk. Jā, ir tā, kad, redzi, kompānija ir ekoloģiska, ja tas nozīmē dabai draudzīgs, 100% sadalās dabā, der dzīvniekiem, cilvēkiem un augiem. Bet ir tā, ka cilvēki, kas pieraduši pie ķīmijas, un viņiem, piemēram, nav problēmas tur ar ādu un tā tālāk, tad kamēr viņi iemācās lietot šos produktus, viņiem var kaut kas nepatīk. Kādam nepatīk smarža. Kādam nepatīk, ka neputo, jo nosacījums iepirks ir karsts ūdens. Ne visi ievēro karsts ūdens, ja cilvēks ir visu mūžu ar remdenu ūdeni. Tā kā mana meita, piemēram, viņa saka, mamma, tas šampūns neputo. Man vajag šampūnu, kas puto, jo viņa ir pieradusi pie ķīmiskajiem. Un es viņai nevaru iestāstīt, ka tas ir dabīgs un labs. Tā kā, jā, ir daudz dažādu tieši labu atsauksmu. Ivetai un Mārtiņam, piemēram, no olīvas radās enerģija. Man viņa nostrādāja kā antiparazitārā, un pretiekaisuma. Īstenībā olīva arī strādā katram savādāk, jo viņa atrod to tavu pašu, to vietu, kas ir šobrīd slimākā, un viņa sāk darboties caur turieni. Tā kā nebūs rezultāti vienādi. Inese, piemēram, stāstīja, ka viņa uzlabojusies redze no olīvas. Es savukārt pasūtīju magoņeļu, lai uzlabotu redzi. Tā kā, ir tā, ka katram cilvēkam ir jāpielāgo. Pirmkārt arī ir mums atšķirīgi ūdeņi mājās, jā. Veļas pulveri kādam vajag 3 tie mazie ķupsīši. Man, piemēram, vajag 1, ja, jo man ir normāls ūdens mājās. Tur, daudz visādas nianses ir, tieši lietojot ekoloģiskos produktus. Tie, kas ir pirms tam lietojuši, viņi saprot, viņiem patīk, viņiem ļoti daudz lietas patīk. Ja trāpa uz kaut kādiem top produktiem, bet ja viņš netrāpa, tad viņi sāk tā, labi, es izlietošu, bet, jāskatās. Tā kā nesaka ne, bet, gaida no naturālā produkta gaida daudz vairāk, ja, nekā no ķīmiskā. Pat tas man liekas paradoksāli, ja, kad daudz cilvēku domā. Pieraduši jau ir, pie tās ķīmijas ir pierasts, ka var ātri fiksi notīrīt. Un es, piemēram, tīrījā ķīmiskajiem līdzekļiem, man arī patikās ātri, ļoti es viņus varēju visu ko satīrīt, bet arī jūtu, ka mani elpceļi pavisam savādāk sāk darboties. Ja, man likās, tā kā trubas man būtu iztīrītas tādas tā kā dedzinošas sajūtas, ja, pēc visi, piemēram, tīrība tieši virtuvē, kas strādāja. Jā. Arī grīdu mazgājot, domāju, tu mazgā grīdu, ja, ar ķīmisku līdzekli. Un viņš taču iztvaiko. Tas paliek viss gaisā. Jā, tad trauku mašīnā, jā, traukus mazgājam ar ķīmisku līdzekli. Cik mēs ķīmijas apēdam tad ar traukiem? Jo trauku mašīnā apēd 1,8 kg ķīmijas. Gan to, ko mēs visu lietojam, gan ko mēs ēdam, gan ko mēs laukā savācam, ja no visiem nokrišņiem un gāzēm un tādām. Ja to var googlē iegooglēt, ja tas nav izdomāts, 1,8 kg. Jā. Tāpēc arī rodās viss kaut kas, visādi slimības un tā tālāk. Jo ķermenis jau nespēja dabīgi pats attīrīties. No ādas problēmas, kas mīļā ir, ķermenis nevar izvadīt viņš izvada caur ādu. Reāli, tā ir izvada sistēma, āda ir aizsarga funkcija un izvada sistēma. Tāpēc ir ādas problēmas, ka ķermenis nespēja tikt galā. Limfa tur aizsērē.
tā jau viņš notiek, Nu, plus vēl redzi, stress. arī man pēdējais video, pirms kaut kāds, nevis pirms pēdējais, kad viens no video, kur man kādreiz bija tā rīta tūska, kuras cēlos, ja, un, kad man iekomentēja, kad blefaroplastika vai kas man, nu, tā kā izskatās, jā, bet nevar būt, vai var būt kaut kāds tāds interesants komentārs, nu, no zināma cilvēciņa, nu, TikTok zināma cilvēciņa, un man smieklis sanāca. Es jau arī pati nekad tam neticētu, ja, bet nu, tā rīta olīva, es tieši sāku ar olīvu plus, ar to vājāko sāku dzert, ja, un kad man tā tūska pazuda, cik es biju laimīgs cilvēks, ja, man nevajadzēs no rītiem cēlos, lai es varētu, no man mazais vēl dārziņā gāja, cēlos, ko tik es nedarīju, vingroju un lēkāju un sejas masāžu. Man aparāti bija sapirkti kaudzēm visā tur, kas vibrē, kas nevibrē, pači man bija nolīmēti. Nu, tiešām, kad es gāju uz dārziņu, uz manīm audzinātājs skatījās, tā kā es būtu, nu, tāds cilvēciņš, ja, kas mīl iedzert alkoholu. Es apskaidroju, jā, tad jau skaties, jau redzēju, ja es ziemā nācu saules brillēm, tad tas Inese visa nopampusi bija. Bet šī olīva ne jau tikai tūsku man, ar tūsku lika saputrojos, ja, kas palīdzēja tik galā, ja, bet šī olīva uzlaboja redzi pirmām kārtām, otrām kārtām man bija ļoti zems asinsspiediens. Tagad man asinsspiediens ir, nu, tāds neparasts 110, 115 uz 70 vai 80, kad es mērīju, ja, man bija kādreiz 90 uz 80, ja, 80 uz 70, nu, tāds mans asinsspiediens bija. Es biju bāla, nu, tāda, es nezinu, jā, un, jā, tiešām viņa lieliski strādā, jā, tā kā, jā, kas nedrīkst lietot, nedrīkst viņu lietot tiem, kam ir nierakmeņi un žultsakmeņi, jā. Ar nierakmeņiem skatoties, kādi nierakmeņi ir, jā, ja tur mazi smalki, jā, mums ir arī atsauksmes, kur ir cilvēkiem izvadīti, ja, nierakmeņi, bet ar žultsakmeņiem ir, jā, tā kā visi arī nevar visu dzert, jā. Tā kā tā. Un redzi, galvenais jau man redzi, man vīrs vakar aizbrauc uz Latviju, viņš prasa, vai tev nav kāds brīļu maciņš? Es saku, jā, man ir. Aizgāju sameklēju skapītī savu brīļu maciņu, domāju, jāuzmēr man brilles, ak, Dievs, krustu šķērus, kas redzēju. Domāju, par šitādu redzi man bija piemiedz viena acu, otra acu, tāpat nevarēja redzēt. Es nevaru vienkārši meitenes aiziet pārbaudīt to redzi, man atnāca paziņojums, nu jāiziet. Man pašai interesē, par cik tiem mīnusiem man ir uzlabojusies. Kā man nevajag to redzi, es ļoti labi redzu, jā. Un ļoti labi brauc pie stūras, man tās divas brīles, tā viņas man mētājas noputējušas. Vai tev bija lieli mīnusi? Vienai acī man bija mīnus 1,75, otrai mīnus 1,45, jā. Līdz ar to man, jā, dubultojās viss. Nu, Zinu, jā. Un, jā, un tad es nodzēru no maija mēneša un 17. augustā es sapratu, ka man ir uzlabojusies redze. Jo es tās brilles šausmīgi beržas, es domāju, nabaga cilvēki, tie, kas staigā ar brillēm, šitā jātīra brilles 10 reizes pa dienu, un nesapratu, ja, jo neviens jau nekur nerunāja, neteica, kad uzlabo redzes, nebija tādas atsauksmes vispār izlasījusi, ja. Un, jā, un tagad mēs aizbraucām makšķerēt, kad es braucot, skatos pa logu un man brilles nav uz acīm, jo mazais man tur teltī bija ieredzes. Tad, es redzu bez brillēm. Tas tik superīgi. Forši. Man jau tev teica, laikam viņa uztaisījusi ir lāzera operāciju. Es vakar tā domāju, ak, Dievs, kādies bagāta kundze, bioplastiku uztaisīju, redzes operāciju uztaisīju.
bagāta, bargā kundze. Bet, zin kā, mūsdienu cilvēkam jau grūti ir noticēt, ir tā, ka nopērk kādu produktu, un viņš nestrādā, un viņi viļās. Ja? Es arī saprotu tos cilvēkus, ja? kad nav arī mūsdienu cilvēkam ir tik liela tā steiga, ka viņam nav laika gaidīt to rezultātu. Viņš grib iedzert burju tabletīti tagad un tūlīt. Un ja viņam nepalīdz, tad ir sūp. Tad viss jau. Jā, jo arī šie produkti, piemēram, olīva ļoti interesanti. Viņi nostrādā tur, kur viņai jānostrādā. Piemēram, tā kā mums ir atsauksmes, ja, kad dzēr, lai attīrītu organismu, tā kā pretparazīti, ja, tur viņai tur nesot nekas sanāca, tad šī, nestrādā un vispārējais, un tad mentors viņai sāk jautāt, izrunāties ar viņu. Viņa saka, es vairs nelietoju asinsspiediena zāles. Viņa saka, lūk, ka nostrādāju olīvu. Es jums esmu sarakstījis, kurās vietās cilvēku organismā viņi var nostrādāt. Ja? Tā kā nav teiks, tu gribi uzlabot redzi, tu dzersi olīvu, varbūt tev kaut kas, piemēram, cukurs normalizēsies. Jā, kaut kas pavisam cits. Jā. Apetīti varbūt varēs regulēt, jā, arī kuņģa darbībai, zarnu trakta darbībai. Tā kā, jā, tik jālieto. Man mazais arī viņi lieto un olīva plus viņš lieto, jā. Tā kā. Bet kurs ir 3 mēneši, cik es saprotu, vai ne? 3 mēneši mēs lietojam, tad mēs mēnesi. Tas apmēram 2 pudelītes senāk, kopējā. Tā kā kurs. Pareizi. Tā kā interesantas lietas un nav nācies sastapties ar tādu produkciju, jo esam, veikalos visu kaut ko pirkušas, jā, tur aptiekās visādus krēmus un visu pārējo. Un, kad man uzlabojās pat ādas stāvoklis, jā, aizgāja viss tās pinnes, kad man veidojās sejas ovāls, jā, manu acu plāksteņi ir, kādreiz bija kādi, jā, tās tūskas, un viņi bija tādi, kā tādi bija tā kā aizkari, jā. Jā. Kur maisi? Jā, Kur maisi, jā. Jā. Un tad es pati skatos, man pašai patīk paskatīties, es ieeju savās Google tajās galerijās, atrodu kādu bildi, tad un tagad domāju, jā. Poras ļoti labi, tiem, kam ir atvērtas lielas poras, ja mūsu visi krēmi, visi tīrīšanas toniki un pīliņi ļoti labi palīdz, jā. Un labas lietas, skropsta tuša, tie, kas nevar lietot skropsta tuša zīmuļus. Tāds produkts, jā, pavisam interesants, savādāks. Un es nekad nebiju tā domājusi, kad tu vari sēžot mājās, tīrot māju, uzlabot savu roku ādu, jā. Vispār. Un veselība arī, elpošanas sistēma un tā tālāk, jo, kā viss jau miedarbojās, jā, tu uzvelc kleitu, kas ir izmazgāta ar, akrilā džemperi, kas izmazgāts ar pulveri ādai. Akrils jau nepatīk, kur vēl ķīmiskais pulvers, jā, piemēram. Jā. Bet ja tas akrils ir izmazgāts ar dabīgu, es domāju, ka tad ir daudz labāka tā. Kas man patīk, ka mūsu veļas pulveriem jau arī tas kondicionieris arī nav nepieciešams. Viņš nepaliek tāds kokains, jā. Man ir veļas žāvētājs, man grūti pateikt. Es tagad sākšu lietot to, šo te veļas mīkstinātāju, veļas kondicionieru, jā. Pamēģināšu pāris drēbēm. Pamēģinu pāris drēbēm. Es, piemēram, mazajām drēbes, kad mazgāju, ja, tad vienkārši arī uz žāvētāju, lai nelieku iekšā tajā elektriskajā žāvētājā, lai tur nesaraujās, jo man ir tā pieredze bijusi, ka viņam tur saraujās tās drēbes. Kaut kā man tā iegāja, ka es viņu tur sporta bikses, krekliņas, visus es nelieku žāvētājā. Un ļoti mīksts, bez kondicionēm. Mīksts, patīkams, ļoti labi gludinās. Un kas patīk, kad patīkams miesai. Pavisam savādāka jušanās, ka tu izmazgā ar to ziepi riekstu. Tas nav tāds, ka tu veikalā izmazgā ar kādu arielu vai vēl kaut kādu līdzekli. Jā. Jāsaka paldies Inesei. Jā, man jau zvana, jā.
Jā, un jā, tad mēs līdz citai reizei, līdz nākošam laivam, droši vien, ka tāpat kā šodien izsludināsim kādu dienu iepriekš vai pusdienu iepriekš, lai cilvēkiem ir interesanti atnākt un paklausīties. Visi, kam ir interese par produktiem, piesakojamies Veselības eliksīrs vai Ersagas produkta Ersaga kontiem un rakstam vēstules par sevi interesējošiem jautājumiem. Mums arī šajos kontos ir iekšā ļoti daudz video un informācija par šiem produktiem, tā kā droši nekautrējamies rakstam. Jā, nu mīļš paldies, Inesīt, tad jau atkal paldies tev par interviju, jā. Atā. Atā.